Mums ir 2026. gada 21. maijs. Šobrīd mēs esam Kuldīgā un esam ceļā uz Jelgavu, jā, un rītā mums ir kemperu sezonas atklāšanas pasākums. Kaut kur pie Iecavas, kā saucās, Labirinti, ja? Nu, tā kā īstenībā mēs jau pamazām sākam reportāžu. Šodien vēl pastaigāsim pa šito te meža parku. Brocēnos. Un tad rītā mums tur jāierodās. Šovakar vēl mēs pa Jelgavas pusi patusēsim ar sunīšiem. Nu, mēs iebraucam Brocēnos. Lai aizbrauktu uz Brocēnu meža parku, šī krustojumā pie Viršiem, pie Citro un pie Mego, ja mēs braucam no Liepājas puses, ir jāgriežās pa labi. Un tad pa šito ceļu taisni, kamēr ieraugam meža parku. Mēs braucam cauri Brocēnu centram. Un Brocēni paši pa sevi ir tāda ritīgi padomu laika mazpilsētiņa. Staļina laika mājas, Staļina laika ciemu padomu. Braucam cauri Brocēniem un tad tur, kur ir mežs, tur ir meža parks. Apgādāta vieta ir ar dzeramo ūdeni. Ziemā viņš tiek demontēts, šitas te pumpītis, bet var pudeli uzpildīt, lai padzerties. Un šeit ir tāda forša stāvvieta. Īstenībā, man liekas, ka šī vieta ir arī Parka Fortnite atzīmēta. Jo toaletes it kā pie stāvvietas te nav, bet uz priekšu mēs redzēsim, viņas arī ir pieejamas. Brocēnu meža parkā ir arī rododendru dārs. Redz, kā smuki sakopts ir. Īstenībā mēs savulaik to meža parku tā arī atradām. Mēs kaut kur skatījāmies, kur tad rododendri zied rododendru laikā. Un atradām šeit, kad ir Brocēnu meža parkā rododendru dārs. Viņš tāds, nav tā kā baigi sakopts viņi te. Es pat neatceros, vai izpļauju viņu visu vai neizpļauju. Bet, kur pastaigāties, vieta ir baigi foršā. Redz, te arī bērniem kaut kāds atrakcija vietas. Un kartika pa laikam ir, kur tu vari iepazīties, kurā vietā tu esi. Un diezgan liels tas pastaigu attālums. Vairākas maršrutus tu vari izvēlēties. Jauka pastaiga vieta, ik pa laikam ir toaletes. Gribēju jums parādīt, kā izskatās toalete parkā. Ja? Viss tīrs, viss kārtīgs, nesmird, papīrs ir. Ja? Tiešām ļoti jauki. Ik pa laikam dažādi uzraksti, tikai redz skudru nesamin. Šīs lūk ir tās skudras, kuras nevajag samīt. Kā tur notiek viss? Esam nonākuši līdz Cieceres ostai. Redz, ir vietējā karte un informācija gan latviski, gan angliski. Te ir kaut kāda privāta teritorija tepat blakām. Un šī tad ir tā ostas teritorija. Redzi. Domāju, ka vasarā ļoti iecienīta atpūtas vieta. Ir peldvieta, un pat cik Cieceres ezers ir tāds tievs un garš, tad šeit notiek arī airēšanas sacensības. Ja? Tātad
Nu, stāvošs ūdens, nav upe un gara. Tāda ļoti pateicīga vieta dažādām airēšanas aktivitātēm. Nu, pārģērbšanās kabīnītes pat pilnīgi redz, ko var iebraukt ar invalīdu ratiņiem. Ja? Nu, vasarā droši vien darbojās. Tur tā grillēšanas vieta. Un kafejnīcas Spāri droši vien darbojās. Un Zezer laiviņa. Redzi. Brocēnu meža parks un gaisa trases. Aplis ir noslēdzies. Te mums ir ziņojuma dēlis, Brocēnu meža parks un gaisa takas. Te mums ir arī kādi dzīvnieki ir sastopami. Redz arī čūskas, zalaktas odze. Es gan nezinu, man visu laiku bija tāda saprašana, ka viņš kopā tā kā nemitinās vienā teritorijā zalakšu ar odzēm, bet, nu, labi. Tā nu ko, kāpsim mēs savā kempervānī iekšā un laidīsim tālāk. 24. gada 22. maijs. Mēs esam ietveru novadā, esam no Bausta. Mēs meklēt, kur suņiem pastaigāt. Te ir no kāda vecā bijusī karabāze. Padomu laika. Te ir bijis kontrolpunkts. Kaut kādu uzrakstu vēl padomu zaldāts, redzams. Jā. Viņš skatās, tad vecīs bāzes pie bijuši kontrolpunkts. Jā. Viņš raksta. Водитель за рулем. По-любому постудить. Jā. No akmeni viņiem izlikt. Un mākslinieki ko neteiks. Kur raķetes ir stabu galvos uzlikts. Ritīgi te bijusi raķešu bāze, kur te kārtīgi militārās kazarmas. No, kā Jelgavas pusē augu, bet no šī tāda man zina. Kāds no angāriem, kur raķetes glabājušās ir, kārtīgi mūs te sargājuši. Redz. Nu, tādas te redz angāri visās malās. Nu, tagad te kaut kāds noliktavs, te kādreiz bijušas ir kārtīgas raķetes iekšā. Nu, lielos šitos te raķešu angārus kaut kas jau šodien izmanto, redz. Abiem galiem iebraukšana, noliktavi. O, vēl viens angārs. Jā. Nopietni bijusi bāze ir pie Zālītes. Nu, mēs ierodamies Zorģos. Atrakciju parks Labirinti. Kempings. Eko norīkojums jau ir jau. Kam tas šitāds kempers ir? Nā. Eko te jau notiek regulēšana. Miervaldes jau organizē ģielas. Tu te organizē, jeb neorganizē, kas ir? Nu, izrādās, mēs te vienu no pirmajiem kaut kādi, kas mēs pēc skaita varētu būt 4. Miervaldes, protams, kā vienmēr pirmais. Boris jau klāt ir, un tur aiz Stūrmarko vēl. Tā, mēs ar suņiem ejam iepazīties ar apkārtni. Dīķītis tāds. Ir tiltiņš pārdīķītim. Un pat laivi iemanījušies, te redz, ir iebāzt kaut kur. Kāds grib pamēģināt ar laivu pabraukt čučuķi. Nu, tad te bērniem ir. Redz, kur kaimienamie pasākumi. Diezgan milzīgs tas autoparks ir, pasties.
Ui, daudz automašīnu. Te var tādas gonkas rīkot, ka var iesams. O, ir vienvietīgās, divvietīgās. Divas teltis, kur var tusēt. Īsās lietas, koka kājas, tie, kas maka tam staigāt, var rīkot sacensības. Liels ozols, kura zarā iekārt šī taču šūpināmais ir. Tepat rapšu lauks, kā jau tas zemgalē pieņemts. Nu, te ir kaut kāds karuselis, redzi, ierobežots laikam, lai netiek zem sitieni, ja te tā kārtīgi ieskrienās uz riņķi, sāk griezties. Nu, re, iepazināmies ar saimnieci. Saimniece sauc Zintra. Daļa dārzniece pēc profesijas. Viņa pastāstīja, kā viņa te attīst jau 40 gadus šo te zemīti ar viņiem. Šī tā te piedara. Un es no sākuma domāju, kas te šitie pa mietiņiem? Izstrādā šitas ir jauns bezmaz tā kā sporta veids, futbola golfs esot. Kur tev jātrāp ir no vienas bedrītes otrā ar kāju jāspēr bumbu uz priekšu. Nu, arī kaut kāda atrakcija. Viņi te tādi malāči, viņi te visu kaut ko tādu izdomājuši ir, ko te var darīties. Kādā veidā šito spēlē, es nezinu. Te uz priekšu vēl kaut kāds tā kā šūpols, tā kā karuselis. Nu, visur kociņi sastādīt varši. Nu, kārtīgi apgūšu to teritoriju te. Un šitam dīķītim tā atnāk tas kanāliņš, kur tā laiva tur bija piesieta. Nu, tepat blakus. Tad mums ir vairāk futbola laukumi, redzi. Lielāks un mazāks. Un tad šitas, acīm redzot, ir tas labirints. Jā, bija nosaukums labirinti atpūtas vietai. Nu, tur kaut kāds atrakcija droši vien jāiet ir pa to laipu smilšu maisiem šūpojoties, lai tev nenotriec. Nu, un tam mums tur ir zipline, jā? Jeb kā viņš latviski saucās. Nu, tās platformas var pa trosi laisties lejā. Ko lielāks futbola laukums. Un te pavisam maziņajiem, maziņš futbola laukumiņš. Un tam mums te, redz, ir pavisam maziņš. Droši vien virsū uz tiem celmiņiem un nūjām, redz, galda hokejs, bet zālē. Nu, te vēl var fizisko pakačāt, disku golfa, pāris grozi. Vēl tur tāds garās šūpols kaut kāds. Nu, baigi, te cilvēki visu kaut ko foršu sataisījuši, ja? Un te vēl redz dažādi izmēra čugunu katli, kuros tad jāmet šitie te frisbee iekšā, ja? Jā, forši. Nu, kaut kas jau vēl saradies te no mūsu kemperistiem. Nu, re, paspējām. Tieši pirms lietus. Tieši pirms lietus. Nu, jau mūsu kompānija palikusi drusku lielāka ir. Pamazam arī ir piekabas sabrauc. Pabišķim. Un mūs aicina uz zupu.
aizējam uz zupiņu. Labu apetīti, sveiciens tiem, kas nav redzēti vēl. Un kāda zupa? Šķidra. Šķidra, jā? Bišķi vajag biezāku. Rasīrlāku laikam. Labi. Nu, redz, mums pēc zupas nāk arī saldais, redz. Uz galda. Nu, tā mēs zupiņu pēduši, pa kompānijām te tusē tagad, redz. Viena daļa teltī. Nu. Pamazām te rodās kompaškas. Boris, Andrejs. Pažarnieks mūsu, Jūris aiz stūra kaut kur tur tikko parādījies ir. Jūris tikko parādījies. Sveiciens Jūriem! Nu tā, nu tagad jāskaita, cik tam tās ekipāžas ir, bet es saprotu, ka būs vēl. Ka šitas nemaz nav viss. Vēl būs un būs. Ābelīte zied. Mums te tāda situācija sanāca, ka mēs netīšām esam vadītāji. Arī aplaudējam vadītājiem. Ja mums kādas kļūdas gadās, jūs nelamājat, atnākat pačukstat vai tā drusku iespera? Klusiņā. Pa cik mums visi savējie, mēs neviens no viena nekautrējamies, visu sakam, stāstam, ja kaut kas kaut ko traucēs, domāju, tiksim godīgi galā paši ar sevi. Ko mēs darām? Stumjam, velkam, kā vēl var? Atbalstam. Nu, pa cik mēs nemākam vadīt normālas pasākumus, davai, kad ievilksim to kemperīti, jā? Borisu mēs palīdzēsim pie stūres, aplausim mums un aiziet! Parādīsim, cik mēs esam stipri! Мы покажем, какая мы команда. Команда дружных кемперистов. Jā! Būs arī izvēlēties. Varat, Pavel? Pavel! Borisu vajag atbalstīt, kur mūs atbalstīt? Atbalstīt! Boris saņem! Aiziet! Opā, reka! Nestumies tik stipri. Rindā dzimu, rindā augu, rindā mūžu nodzīvoju. Rinda nav trinda. Nu, re. Labu apetīti. Tomēr prieks, ka jūs savācaties un aktīvi piedalāties. Mums kā pirmo reizi vadītājiem ļoti liels prieks par to. Ļoti liels prieks! Paldies, ka jūs savācaties! Мы счастливы видеть вас здесь. Jā. Oficiālo daļu, kā jau mēs teicām, karoga pacelšana. Protams, mēs pirmo reizi to darām, ja kas skaļi mūs nelamājiet. Un ar savu kolēģi Jeļenu
mēs esam arī izvēlējušos ekipāžu vai cilvēkus, kas pacels karogu. Да, мы очень рады вас всех видеть. Мы будем в тандеме проводить сегодняшний наш день открытия нашего сезона. И мы выбрали экипаж, который будет предоставиться честь поднять флаг. И это будет по традиции экипаж, который приехал сюда впервые, так сказать, дать новую жизнь. Mēs izvēlējāmies ekipāžu, kas atbrauca gan pirmo reizi, gan arī pirmie atbrauca. Vieni no pirmiem pirmo reizi. Экипаж, который будет поднимать у нас флаг, они приехали в первый раз и одними из первых, это Виктор и Анна. Просто разглядишь ты там себя потом. Nu, visi stājās uz bildēšanu tagad. Да? O, Иди тогда быстренько припаркуйся там, возле каркаса, да? Продолжаем дальше наши конкурсы. Все дальнейшие конкурсы вы будете выполнять в этом обличии. А мы правильно будем сейчас.
rozā. Un tas ir mūsu rozās sapnis, ar kuru mēs dosimies tālos ceļojumos. Satiksimies ar jums kaut kur. Te viņam jānāk. Un mēs satiksimies kaut kur. Un jūs varat iedomāties, ka mums brauc rozā šķēmēs ar alkoholu. Un logā stāv Ruta un māja jums ar rozu. Jā, mēs braucam. Tātad rozās sapnis. Kurš ir labākais? Kurš uzvarēs? Vai jūs redzējāt, ka tam būs temperīnis pārni? Bet ir arī ne tikai tās, bet arī propellers, ja gadījumā ūdeni pārbrauc pāri. Lai nebūtu jāmaksā prāmie, alkoholi, es nevaru pieņemt lēmumu! Внимание, марш! На старт! Внимание, марш! A tie rozobite visi labie, kuri su zamenici, najsem jaja katiš zatiš. Paldies, man! Paldies mammai, režisoram, paldies. Gars teiks. Oskaru saņēmi, ja? По нашим данным, у нас всего, мы побили рекорд, у нас 68 человек и 7 собак. 18 детей. Un kopā mums ir всего у нас 25 ekipāžu. Mēs gribam teikt visām ekipāžām nelielu paldies par piedalīšanos pasākumā, un mums ir sagatavotas nelielas balviņas katrai ekipāžai. Mēs sauksim pa vienai ekipāžai. Nāciet pie mums. Ēdole, Indra un Juris. Aizej. O! Liepāja, Visvaldis un Mirdza. O! Kur tu mēs pirmos paņēmi? O, pasties. Ar diplomu pilnīgi. Valmiera, Sandis un Oksana. Ogre, Miervaldis un Ruta. Miervaldi, cik tev var? No, pa daudz. Mellupi, Daiga un Boris. Aktīvāk, atlausā polsinu. Jēkabpils, Andrejs un Olga. Misa, Viktors un Anna. Tepat kaut kur netālu. Rīga, Andrejs un Jelena. Ogre, Antra un Vilis. Vecmīlgrāvis Rīga, Andrejs un Svetlāna. Rīga, Juris un Lauma. Bet varbūt mēs kļūdamies, bet man liekas bija Lauma. Daugavpils, Sergejs un Natāša.
Rīga, Žanna un Raivis. Ja kļūdamies ar pilsētu, palgojiet. Rīga, Jugla, Aleksandrs. Valdone, Juris un Ilze. Kur ir Juris? Kēkava, Gins un Madara. Jēkabpils, Evita un, mums vajag papildināt, Konstantīns. Jelgava, Juris un Dace. Подписывайтесь канал Юрис Travel. Salaspils, Maksims un Kristīne. Rīga, Aivars. Labs pravāk. Kuri? Lūdzu, tev atperīgi guļ. Joprojām. Gulbene, Juris un Ilvija. Jūri rulē! Jelgava, Vilnis un Dina. Prieks atrasiet pie jums! Rīga, Jugla, Jānis un Violeta. Juglā dzīvo, ja? Līvāni, Ēriks un Daiga. Kijeva, Aleksandrs. Jums kā visi saņēma? Labrīt! Vasaras svētku 24. maijs. Kemperisti mostās. Daži jau ir prom, tad lakā mums jau tukša vieta palikusi. Jau. Mums šodien svin vārda dienu. Ilva, ja? Ilvija. Ilva, lūdzu, vai... Super! Man prieks tikai, kad jūs esat savākušies ļoti kuplā pulkā. Laikapstākļus mums lutināja. Es domāju, ka noteikti ar labām emocijām, kad mēs principā apaļojamies un slēdzam šo pasākumu. Cik saprotu, stāvēt, ja kāds grib cik vajaga, līdz 6 vakarā tad vajag izbraukt ārā. Paldies! Visiem foršu dienu! Borisam paldies! Apsaidu Malačiņš mums palīdzēja, jā? Un visiem jums paldies! Jūs arī Malačiņš! Paldies! Super! Kā saka, izklīskam? Forši! Visi varam, kā grupa var likt savas bildītas un komentārus. Jā. Interesanti.